tā, var sakot, tā paniekoties jau ar tādu cigaretēm, tur jau sākās jau, var teikt, tehnikuma laikā, jau tā no 16 gadiem. Tā. Bet to es uzskatu, tā bija tāda paniekošanās, tur tikai kādreiz tā kompānijā puiši sanāk, tad tur vēl nebija nekāda atkarība. Kad nebija, tad varēja arī dienām. Regulārāk sākās jau padomju armijā. Nu, tur jau lielākoties jau smēķēja. Un brīžiem smēķēja pat tie, kas iepriekš nebija smēķējuši tikai tāpēc, ka tur bija tā, kad brīvajā laikā tur tā, kāds virsnieks noskatās, tu nesmēķēji, ej. Un tā kāds sāk smēķēt, tā tīši prāt, bet man tas tā nebija, es jau biju jau tā kā ieķērnājies, jau bišķi jau to smēķēšanu. Tā es smēķēju tur tā regulāri. Un tā ir bijuši gadījumi, kad pāris reizes ir mēģināts atmest arī pēc. Viens gājiens bija tieši vienkārši salīt. Es varu izdarīt. Bet ar to salīšanas laiku es arī noturējos, vinnēju, bet pēc tam atsākšana iesākās ar viņiem iedzētums. 50 pār stabili bija. Tas jau, protams, ne, vienkārši, redzi, tad bija tas ierobežojums. Tu nedrīkst, tām dorēm smēķēt, tu nedrīkst par smēķēt. Šitie te sākās, te visādi. Tur tik daudz metru, un bieži vien arī šeit pat pie mūsu biedrības te tur, mēs jau gan paēja tālāk, bet cik tālu tu pilnīgi neredzīgs aizies viens pats. Te tas āķis sāž viens saka, te nedrīkst smēķēt, es izsauku policiju un šitā te tur saku, sauciet, bet pavadiet man tur, ko es varu smēķēt. Nē, tā tūlīt notinās, tā neviens palīdzību. Sākumā ir diezgan grūti, bet es jau atmetu tā, kad tā kā cits teica, tur jāsāk mazāk, jāsamazina dēva, tur tā, nekas, tas ir pilnīgs aplamības. Šitā nevar atmest. Ja met, te jāmeti nost, tā kā cirva no aņaucē. Ir labāk, ir, tiešām labāk, ir. Bet reizēm, kad tā uznāk kaut kā tādi dzīvē, tādi sakriņķējumi, tad tomēr kaut kā uzjundīt tā kā. Tagad jau to ir viegli atturēties, jo tagad organisms jau praktiski neprasa. To jau tas smadzenēs tas tur ir.